Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Dzīve nozib kā mirklis. Šodienas rakstu vieta. Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un nāks ārā. Tie, kas labu darījuši, lai celtos augšām dzīvībai, bet tie, kas ļaunu darījuši, lai celtos augšā sodam. Es no sevis nespēju darīt nekā. Kā es dzirdu, tā es spriežu, un mans spriedums ir taisns, jo es nemeklēju savu gribu, bet tā gribu, kas man ir sūtījis. Jāņa evaņģēlijs 5. nodaļa, 28. līdz 30. pants. Šodienas pārdomas. Noteikti esat dzirdējis liecības, ka kritiskās situācijās, kad dzīvība šķiet karājas mata galā, visa dzīve nozib apziņā kā mirklis. Domāju, tas notiek tāpēc, ka cilvēks šādos brīžos saskars ar mūžību. Tur notikumi nav pakļauti laikam. Tur kā uz dēlnes būs redzams viss, ko dzīvē esam darījuši. Un tas būs ne tikai redzams, bet arī tiks atbilstoši atalgots. Draugs, visvarenajam Dievam nekas nav apslēpts. Viņš sauca tevi vārdā pirms pasaule bija radīta, un šobrīd gatavo debesu mājokli katram, kas noticējis viņa dēlam Jēzum Kristum. Katru dienu tev ir izvēle – darīt labu vai ļaunu. Katru dienu tev ir izvēle ieklausīties Dievā vai arī nē. Katru dienu tev ir iespēja atzīt savas kļūdas, lūgt Dievam piedošanu un tad turpināt savu ceļu kopā ar viņu. Šodienas lūgšana. Tēvs, paldies, ka tu katram cilvēkam esi devis spēju dzirdēt tavu balsi. Es apņemos katrā dzīves dienā meklēt tavu gribu un darīt labu. Patiesi, no sevis es nespēju darīt nekā laba, bet kopā ar tevi es spēju paveikt šķietami neiespējamo. Jēzus vārdā. Āmen.